Nu, ko varam uzelpot? ASV tarifu kalambūrs jau tagad ir atpakaļskata spoguli, jo indeksi nokrita vakar tikai aptuveni pa 1%. Tas, ka vakar tirgi nekolapsēja, ir ļoti labi, jo tas parāda, ka naudas ir pietiekami un investori nav lielā panikā. Kā tagad redzam, Trumps izmantoja tarifus, lai sakārtotu jautājumu ar to fentanila ieviešanu Amerikā, kas arī uzreiz atrisināja. Tas, ka uzliks tarifus, ir jāņem vērā un ka tam var būt negatīvas sekas, bet ja šobrīd tarifus pārcēla pa mēnesi uz 1. martu, tas nozīmē, ka pirmā ceturkšņa rādītājos janvārī un februārī efekts tam nebūs, un droši vien uzņēmumi to zinot, iepirks krājumus ātrāk, tāpēc uz martu arī tam efekts varētu būt mazs, kas nozīmē, ka aprīlī, kad tiek paziņoti pirmā ceturkšņa rādītāji, tie varētu būt pieņemami bez būtiskām negatīvām novērsēm. Sliktāks varētu būt otrais ceturksnis, jo tas dabūs efektu no tiem tarifiem, bet tos datus reportēs jūlijā un augustā. Un kā interesanti, ka tas sakrīt ar investīciju eksperta Tomu Lī prognozēm, ka pirmais pusgads akciju tirgi labi augs, bet būs kritums otrajā pusgadā. Arī 2018. gadā Trumps sāka palielināt tarifus jau martā, bet tirgus kritiens sākās tikai oktobra sākumā, kas nozīmē, ka mums šobrīd ir pietiekoši laika, lai izanalizētu un savu naudu pārbīdītu uz akcijām, kas nebūs ietekmētas no tarifiem.